Labdien, mani sauc Jānis Šlēziņš, esmu ārsts neiroķirurgs. Šodien es gribu nedaudz pastāstīt par to, kādi līdzekļi muguras sāpju ārstēšanai vispār ir pieejami, izņemot operāciju. Tad, kad cilvēkam sāp mugura un cilvēks ierodas pie ārsta, viņš, protams, likumsakarīgi sagaida palīdzību. Un kādi tad līdzekļi vispār muguras sāpju ārstēšanai ir pieejami? Jāsaka, ka muguras sāpju ārstēšanai ir vairākas līdzekļu un paņēmienu un ārstēšanas veidu grupas, kuru pielietošana ir ārsta uzdevums. Tātad šim pacientam piemeklēt pareizo ārstēšanu vai ārstēšanas kombināciju. Tātad muguras sāpju kontekstā, ja mēs neiedziļinamies konkrētā cēlonī, ārstēšanai pieejams vairākas lietas. Viens, tas ir medikamenti. Tas ir tablešu veidā. Visbiežāk tie ir pretsāpju zāles, kas vienlaicīgi noņem sāpes, un pretsāpju un pretiekaisuma zāles, kuras var ārstēt arī iekaisumu, kurš ir sāpju pamatā. Tad ir medikamenti, kurus ievada iekšā tā saucamo blokāžu, jeb invazīvās analgēzijas veidā. Tātad blokāde ir nekas cits kā šprice, ko izdara parasti rentgena kontrolē, ar mērķi precīzi ievadīt lielu medikamenta koncentrāciju tieši slimajā vietā. Tad, kad cilvēks izdzer tableti uzsūcās asinsritē, cirkulē pa visu organismu un tajā skaitā nonāk arī nedaudz slimajā vietā. Turpretī blokāde ir tā, ka liela koncentrācija medikamenta nonāk tieši slimajā vietā. Līdz ar to, ja blokādes pielieto tā kā vajag un tad, kad vajag, viņas mēdz būt ļoti efektīvas. Trešā lieta ir ārstnieciskā vingrošana, kas ir lielākā daļā gadījumu muguras sāpju ārstēšanas pamatakmens. Tāpēc, ka muguras sāpes, es saku atkal lielākajā daļā, jo mēdz būt dažādi specifiski gadījumi, bet lielākā daļā gadījumu muguras sāpes rodas dēļ dažādu muguras struktūru pārslodzes. Un tajā brīdī, kad mēs sākam nodarboties ar ārstniecisko vingrošanu, kas faktiski ir sporta veids, un treneris šajā gadījumā ir fizioterapeits, kas pareizi iemāca sportot šajā sporta veidā, pareizi veikt vingrinājumus ar pareizo intensitāti un pareizo izpildījumu un ar pareizo biežumu, tad rezultātā pēc pāris mēnešiem, līdzīgi kā ejot uz trenižera zālē, ja mēs trenējam bicepsus, tricepsus un tā tālāk, līdzīgi arī ar muguras muskuļiem notiek, ka pēc pāris mēnešiem viņi nostiprinās. Un pat cik šie muguras dziļie muskuļi ir tie, kas nodrošina mugurkaula stiprības pieaugumu, jo stiprāk šie muskuļi, jo stiprāk viņi tur muguru, tad slodze uz pārējām struktūrām, kuras varētu sāpēt, tur starpskriemeļu diskiem, starpskriemeļu locītavām saitēm, mazinās. Un līdz ar to arī šis ārstnieciskais efekts ir pamatots, ka šī pārslodze uz citām struktūrām mazinās uz tā rēķina, ka muskuļi paliek spēcīgāki un viņi arī piedalās mugurkaula stiprības nodrošināšanā. Un pēdējā lielā grupa līdzekļiem, ko var pielietot muguras sāpju ārstēšanā, ir tā saucamās ortozes. Ortozes ir daudz un dažādas, viņas pielieto daudz un dažādos veidos, bet tās kopīgās īpašības ortozēm ir tādas, ka viņas stabilizē cilvēkus, stabilizē mugurkaulu, tādējādi stabilizējot viņas nodrošina atsāpināšanu, tātad cilvēkam sāp mazāk, viņam ir labāks komforts, labāka pašsajūta, labāka dzīves kvalitāte. Ortozes nodrošināt stabilitāti, nodrošina arī labāku dzīšanu, kas ir arī kontekstā pēc operācijas ļoti svarīgi. Tātad, ja cilvēkam ir ortoze, viņam ir mazāk kairinājums uz operēto vietu, tā vieta dzīst labāk. Un tātad cilvēks uzliekot ortozi sasniedz visus šos mērķus. Gan labāk jūtās, gan ātrāk atveseļojās, gan arī viņam ir labāka dzīves kvalitāte un jūtās pārliecinošāk un drošāk. Ortozes var pielietot arī faktiski profilaktiski. Ja cilvēkam ir smags darbs un cilvēks zina, ka viņa vājā vieta ir mugura, ortozes var vilkt pat situācijā, kad mugura vēl nesāp, bet cilvēks zina, ja es paņemšu šo smago maisu vai es nostrādāšu 12 stundas pie šī darba galda vai konvejera, tad mugura man sāpēs. Tad mēs Zinot to, mēs varam ieteikt cilvēkam jau uz priekšu uzvilkt ortozi,
kas viņu atbalstīs, mazinās pārslodzi mugurkaula struktūram un tādā veidā izbēgst no sāpēm. Tātad šīs ir tās lielās grupas no līdzekļiem, kas ārstam ir pieejami, lai cilvēkam palīdzētu. Un šo līdzekļu pielietošana gan atsevišķi, gan dažādās kombinācijās arī ir pamatā muguras sāpju ārstēšanai.